Un tā ir ļoti ķecerīga doma, ko es izteikšu, ka latviešu tauta uz kādu laiku varēs nokoncentrēties, viņiem nebūs benzīna. Benzīns, jā, būtu labi, ja benzīnu privātiem vispār nevajadzētu dot, tai starpā man arī. Lai viņi nebrauka apkārt. Un ja vēl nebūtu telefons, un varētu rakstīt vēstules viens otram, un atkal savas domas, nevis kaut kā izkliegt pusfrāzēs un ar intonācijām sarunāties un pie telefona plātīties ar rokām. Un televizors, ja nebūtu, es domāju, ka mēs ļoti ātri savāktos tā visu. Ja būtu tikai apkalpošanai nepieciešamā, tā benzīns vajadzētu, ko maizi aptvest un ko laukus uzart. Bet tik daudz mums ir mašīnu, vieglo mašīnu, kuras brauka apkārt un nezinu kāpēc. Es sēžu mājās un padomā par to.